es ieteiktu pie kaut kādiem remontdarbiem, tikai uz remontdarba laiku uzlikt speciāli paredzētos tam vāciņus, lai mazinātu viltus nostrādes. Bet vēl viena lieta ir, nekādā gadījumā nedrīkst aizņemt viņus noņemt. Jo, ja ir ugunsgrēks, mēs esam arī sastapušies arī vienā no dzīvām mājām, konteineru telpā, stāvēja vāciņš vēl no izbūves laikiem. Un tad, kad bija ugunsgrēks, tas vāciņš to detektoru vienkārši aplīp, un maksimālais, ko viņš iedos, tas nebūs nevis nostrāde, bet gan bojējums. Viņi ir šādās krāsās. Tagad es gribētu nodot sveicienu vienam veikalam, alkohola outletam Jūrmalā, tad paskatieties atbildīgās personas, kas tur ir, jums visur ir vāciņi. Es jau 2 reizes brīdināju pārdevēju, lai viņi pasaka kaut kādai tehniskai nodaļai, lai tos vāciņus noņemtu. Jo jebkurā gadījumā, ja notiksies ugunsgrēks un pēc tam atnāks apdrošinātāji, viņi redzēs, ka vāciņi ir virsū, un tas nebūs labi, jo apdrošinātāji jau ir arī gudri.